Jautājumi un atbildes. 1. Jautājums. Es lasu grāmatas, kuras jūs man tik laipni atsūtījāt, un man šķiet, ka daži jūsu uzskati par Jēzus kristībām ir diezgan interesanti. Vai jūs varētu man paskaidrot, ko jūs mācāt par mūsu kristību saistību ar Jēzus Kristus kristībām, nāvi un augšām celšanos? Atbilde. Vispirms mums jāpievērš uzmanība mācībām par kristībām, kā teikts Ebrejiem 6:2. Saskaņā ar Bībeli ir 3 veidu kristības: Jāņa Kristītāja kristības grēku nožēlai, Jēzus kristības pie Jāņa Kristītāja un mūsu kristības. Tās kristības, ko mēs saņemam, ir mūsu ticības Jēzus kristībām apliecinājums. Tas ir, mēs kristāmies, lai apliecinātu, ka ticam Jēzum, kurš kristījās, lai paņemtu visus mūsu grēkus un arī mira pie krusta, lai veiktu par tiem salīdzināšanu. Tagad var saprast Mateja 3:15, kur ir teikts, tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību. Tā šeit nozīmē, ka pats Jēzus paņēma visus pasaules grēkus, kristoties pie Jāņa Kristītāja, visas cilvēces pārstāvja. Tāds bija Dieva lieliskais plāns, lai glābtu mūs no neizbēgamā grēka slazda. Jehova viņam nodevis visus mūsu pārkāpumus, Jesajas 53:6, un sniedzis mums viņa taisnīgumu. Taisnīgums šeit nozīmē grieķu dikālousune, kas nozīmē arī taisnība un godīgums. Tas nozīmē, ka Jēzus paņēma visus cilvēces pārkāpumus visgodīgākajā un taisnīgākajā veidā, kristoties ar roku uzlikšanu. Mēs tiekam glābti ar savu stipro ticību Jēzus kristībām, nāvei pie krusta un augšām celšanai. Garīgā apgraizīšana, Romiešiem 2:29, kas nogrieza no mūsu sirds visus mūsu grēkus, nomazgājusi visus grēkus mūsu sirdī. Tādēļ apustulis Pāvils Vasarsvētku dienā teica ļaudīm: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, Apustuļu darbi 2:38. Visiem grēciniekiem savās sirdīs jāsaņem grēku piedošana, ticot Jēzus vārdam. Ko nozīmē viņa vārds? Viņš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem, Mateja 1:21. Vārds Jēzus nozīmē glābējs, kurš glābi savus ļaudis no viņu grēkiem. Kā viņš mūs izglāba no visiem mūsu grēkiem? Jēzus izglāba mūs no visiem mūsu grēkiem ar savām kristībām un nāvi pie krusta. Kad Jēzus Kristus apustuļi sludināja evaņģēliju, viņi pārliecinājās, ka tiek mācīta pareiza izpratne par Jēzus kristībām un krustu, un tad kristītos, kas viņiem ticēja. Tāpat arī mēs tiekam kristīti, lai apliecinātu, ka savā prātā mēs ticam Jēzus kristībām un nāvei. Kad mēs tiekam kristīti, mēs atzīstam: paldies tev, kungs! Tu ar kristībām uzņēmies visus manus grēkus, miri par mani un augšām cēlies, lai glābtu mani. Es ticu tavam evaņģēlijam. Mēs tiekam kristīti ūdenī, kas attēlo mūsu ticību Jēzus kristībām un viņa nāvei pie krusta, gluži kā viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja. Tā arī svētie agrīnajā baznīcā kristījās, lai pierādītu savu ticību pēc tam, kas bija pieņēmuši evaņģēliju un saņēmuši izpirkumu, grēku piedošanu. Kristību ceremonijas nav noteikti nepieciešamas, un, lai gan tās ir ļoti svarīgas, mūsu ūdens kristībām nav nekādas saistības ar glābšanu. Mēs varam tikt glābti vienīgi tad, ja ticam ūdens un asiņu evaņģēlijam. Bībele mums saka, ka mēs esam kristīti Jēzū Kristū, Romiešiem 6:3, Galatiešiem 3:27. Tad kā mēs varam būt kristīti viņā? Tas ir iespējams vienīgi tad, ja mēs ticam viņa kristībām, jo tā miesa, vecais cilvēks, var tikt savienots ar Jēzu un ar viņa kristībām kopā ar viņu tikt sists krustā. Tā kā Jēzus paņēma visus mūsu grēkus ar savām kristībām, viņa nāve bija sods par mūsu pārkāpumiem. Tāpēc arī mēs ar viņu mirām pie krusta un mūsu miesa, tā mūsu daļa, kas grēko, mira grēkam, un mēs tikām glābti no visiem mūsu pārkāpumiem. Tie, kas ir vienoti ar Kristu caur viņa kristībām un nāvi, var būt vienoti arī viņa augšām celšanā. Viņa augšām celšana nav tikai mūsu augšām celšana no grēka nāves, tā mums arī sniedz iespēju piedzimt no jauna kā Dieva bērniem, šķīstiem un bezgrēcīgiem Dievu priekšā.
Ja mēs neticētu viņa kristībām un tā tad nebūtu nodevuši viņam savus grēkus, nāvei un augšām celšanai nebūtu nekādas jēgas, nekā kopīga ar glābšanu. Tie, kas ticībā nodevuši viņam visus viņu grēkus, jākļūst vienotiem ar viņa nāvi pie krusta un kristībām, kam seko glābšana un atzimšana kā taisnīgajam. Tomēr tiem, kas nav nodevuši savus grēkus viņam, ticot viņa kristībām, nav nekā kopīga ar viņa nāvi un augšām celšanos. Ticīgo kristības ir uzticamas, gluži kā vīrs un sieva kļūst par oficiāli atzītu pāri laulību ceremonijā. Svēto kristības ir ārēji šādas ticības apliecināšana. Kad mēs apliecinām mūsu ticību viņa kristībām un krustam Dieva, svēto un pasaules priekšā, mūsu ticība kļūst spēcīgāka. Ja esam pārpratuši patieso Jēzus kristību pie Jāņa Kristītāja nozīmi, mums nav jātic, ka varam tikt glābti, pat ja mēs neticam viņa kristībām un to nozīmei. Tas vienkārši ir veikls velna triks. Mēs saņemam grēku piedošanu un tiekam gaidīti debesīs tad, kad no visas sirds un patiesi ticam Jēzus kristībām, nevis savām kristībām. Otrais jautājums: kā es varu teikt, ka esmu taisnīgs, ja es katru dienu grēkoju? Atbilde: mēs, cilvēki, grēkojam no mūsu dzimšanas līdz pat nāvei. Tā tas ir mūsu negrozāmo prātu dēļ, kuros vienmēr ir grēks. Tādēļ Bībele saka: nav neviena taisna, it neviena, Romiešiem 3:10. Tāpēc apustulis Pāvils atzina Dieva priekšā, tas ir patiess un pilnā mērā atzīstams vārds, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē izglābt grēciniekus. Es esmu pirmais viņu starpā 1. Timotejam 1:15. Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Jo tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Bet Dievs savā žēlastībā tos taisno bez nopelna, sagādājis tiem pestīšanu Jēzū Kristū, Romiešiem 3:21, 24. Šis Dieva taisnīgums nozīmē, ka Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja Jordānā. Kad viņš kristījās, viņš teica Jānim, tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, Mateja 3:15. Viņš paņēma visus pasaules grēkus vispareizākajā un vistaisnīgākajā veidā, kad kristījās pie Jāņa Kristītāja, visas cilvēces pārstāvja. Tādēļ nākamajā dienā pēc Jēzus kristībām Jānis sauca: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Jāņa 1:29. Ko šeit nozīmē pasaules grēks? Tas sevī ietver visu cilvēku visus grēkus, no Ādama un Ievas pirmajiem cilvēkiem uz šīs zemes, līdz pat pēdējiem cilvēkam šajā pasaulē. Pagātne ir pasaule, tagadne ir pasaule, un arī nākotne būs pasaule. Jēzus, Alfa un Omega, pienesis vienu upuri par visu laiku grēkiem, uzņemoties visus pasaules grēkus vienreiz un par visiem ar savām kristībām Jordānā un nāvi pie krusta. Un mēs visi esam kļuvuši svēti. Ievērojiet, ka tas rakstīts tagadnē. Mēs esam kļuvuši svēti un bezgrēcīgi kopš tā brīža, kad noticējām Dievam, līdz pat šim brīdim, un tādi arī vienmēr paliksim. Tas Kungs ir visvarens Dievs, un viņš redz visu no pasaules radīšanas līdz tās beigām. Lai gan viņš kristījās pirms apmēram 2000 gadiem, viņš spēja paņemt visus grēkus, ko cilvēki paveikuši no pasaules sākuma un vēl paveiks līdz tās galam. Tādēļ pirms savas nāves pie krusta viņš teica: viss piepildīts. Jāņa 19:30, viņš pirms apmēram 2000 gadiem paņēma visus pasaules grēkus un mira pie krusta, lai tos nomazgātu. Mēs vēl joprojām grēkojam pat pēc savas glābšanas, jo mūsu miesa ir vāja. Tomēr Jēzus izpircis mūs no visiem mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkiem, uzņemoties visus grēkus, pat tos, ko vēl neesam paveikuši, ar savām kristībām un saņemot par tiem sodu pie krusta. Tāda ir pilnīgā un taisnīgā Dieva glābšana. Ja Jēzus nebūtu paņēmis tos grēkus, kurus mēs paveiksim nākotnē, neviens cilvēks nevarētu saņemt izpirkumu par ikdienas grēkiem, jo grēka alga ir nāve, Romiešiem 6:23. Kad Jēkabs un Ēzaus vēl bija savas mātes klēpī,
Dievs sadalīja viņus divās tautās, lai gan viņi vēl nebija paveikuši ne labu, ne ļaunu, un mīlēja Jēkabu, bet nīda Ezavu, un teica: vecākais kalpos jaunākajam viens. Mūzus 25, 23. Mēs, cilvēki, esam nolemti grēkam visu mūsu dzīvi, no dzimšanas līdz pat nāvei, bet Dievs jau iepriekš zināja visus mūsu grēkus un nomazgāja tos vienreiz un par visām reizēm ar savām kristībām un krustu, jo Viņš mūs mīl. Mēs dzīvojam svētītā laikā. Pravietis Jesaja teica: runājiet sirsnīgi ar Jeruzālemi un sakiet tai, ka tās ciešanu laiks ir piepildīts, ka tās noziegums salīdzināts, jo tā ir no tā kunga rokas saņēmusi divkārtīgu sodu par visiem saviem grēkiem. Jesajas 40:2. Mūsu grēku verdzības laiks beidzies caur Jēzus kristību un krusta evaņģēliju, tādēļ katrs, kas tic šim evaņģēlijam, var tikt atbrīvots no sava grēka. Šī ir tā derība, ko es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka tas kungs, savus baušļus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un viņu grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. Bet kur ir grēku piedošana, tur vairs nav upuru par grēku. Ebrejiem 10:16-18. Dievs vairs netiesā mūs par ikdienas grēkiem, jo Viņš jau ir nomazgājis visus cilvēces grēkus uz šīs zemes un tiesājis tos caur Jēzu. Tādēļ mēs varam gaidīt kunga atnākšanu un sekot viņa vārdam kā taisnīgie un bezgrēcīgie, lai arī mēs savā dzīvē vēl joprojām grēkojam. Trešais jautājums: kas ir Jāņa grēku nožēlas kristība? Atbilde: Jānis Kristītājs bija tā kunga kalps, kurš dzima 6 mēnešus pirms Jēzus un par kuru bija pravietojis Malēhijs, pēdējais vecās derības pravietis. Atcerieties Mūzus, mana kalpa, likumus, ko es viņam kādreiz pavēlēju izveidot visa Izraēla labā Horeba kalnā kopā ar visiem likumiem un tiesām. Redzi, es sūtīšu pie jums pravieti Ēliju, iekāms nāks tā kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar savu lāstu smagumu. Malēhija 3:22-24, kad Jēzus piedzima, Izraēla ļaudis bija atmetuši Dieva derības vārdus un pielūdza svešus dievus. Viņi pienesa aklus un kroplus upurus un pārvērta Dieva templi par tirgus vietu. Par Jēzu Kristu pravietots Mūzus bauslībā un praviešos. Bauslība cilvēcei dod grēka atziņu un parāda, cik viņi ir grēcīgi, Romiešiem 3:20. Grēks ir nesakošana visām tām lietām, kas rakstītas bauslības grāmatās. Vecajā derībā grēcinieks, kurš pārkāpa bauslību, saiešanas telts priekšā pieveda grēku upuri, uzlika savas rokas uz grēku upura galvas, lai nodotu tam savus grēkus un nokāva upuri, lai saņemtu piedošanu un kļūtu vienots ar Dievu. Tad priesteris paņēma mazliet grēku upura asiņu un uzlika to uz dedzināmā upura altāra ragiem, bet atlikušās asinis izlēja pie altāra. Tomēr Izraēla grēki ar šiem ikdienas upuriem nevarēja atbrīvoties no visiem saviem grēkiem. Tādēļ Dievs viņiem deva salīdzināšanas dienu. Tolaik Dievs piedeva viņu gada grēkus 7. mēneša 10. dienā. Tajā dienā Ārons, augstais priesteris, ņēma 2 āžus un vilka par tiem lozes, viens āzis bija tam kungam, bet otrs bija grēkāzis. Tad viņš uzlika savas rokas uz tā kunga āža galvas, lai uzliktu tam visus Izraēla ļaužu gada grēkus. Tad Ārons to nokāva, ņēma tā asinis un 7 reizes uzslacīja tās uz derības šķirsta. Kad viņš bija pabeidzis salīdzināšanu par svēto vietu, viņš pienesa otru upuri. Viņš uzlika savas rokas uz dzīvā āža galvas, izsūdzēja visus Izraēla gada grēkus, uzlika tos uz āža un palaida to tuksnesī ar tam sagatavotu cilvēku roku. Tā izraēlieši varēja saņemt izpirkumu par saviem gada grēkiem. Tomēr upuris, ko pienesa saskaņā ar vecās derības bauslību, nevarēja padarīt pilnīgus tos, kas katru gadu to pienesa. Tas vienīgi atainoja to labo Mesiju, kam bija jānāk. Izraēla ļaudis negaidīja Jēzu Kristu, glābēju. Tā vietā viņi grēcīgā pasaulē pielūdza dīvainus dievus, atmetot vecās derības praviešu vārdus. Tādēļ Dievs pravietoja, ka viņš sūtīs Jāni Kristītāju, kurš atkal pievērsīs izraēliešu sirdis viņam, lai viņi varētu saņemt Jēzu Kristu.
Pirms tam, kad Jānis Kristītājs kristīja Jēzu, viņš sniedza Izraēla ļaudīm grēku nožēlas kristības Jūdejas tuksnesī. Viņš kristīja viņus ar ūdeni, lai viņi ticētu un gaidītu Jēzu, kurš kristīsies pie viņa ar roku uzlikšanu, lai paņemtu visus pasaules grēkus un tiks sists krustā, lai izglābtu viņus no viņu grēkiem. Viņš teica, ka Jēzus nāks un paņems viņu nepilnīgos upurus un pienesīs vienu upuri par visiem grēkiem, gluži kā Izraēla ļaudis tika izpirkti, atnesot grēku upuri bez vainas, uzliekot uz tā savas rokas un nokaujot to saskaņā ar vecās derības upurēšanas sistēmu. Daudzi izrēlieši izsūdzēja savus grēkus, nožēloja tos un kristījās. Nožēlot nozīmē atgriezt prātu pie Dieva. Viņi nāca pie Jāņa un, atceroties vecās derības bauslību, atzinās, ka līdz pat savai nāvei viņi vienīgi grēko. Viņi arī atzina, ka saskaņā ar bauslību viņi nevar nokļūt debesu valstībā ar saviem labajiem darbiem, un atgrieza savu prātu pie Jēzus Kristus, kurš vienreiz un par visām reizēm izdeldēs visus viņu grēkus un atvērs debesu valstības vārtus. Jānis Kristītājs sniedza ļaudīm šādu kristību. Viņš ļāva tiem atzīt, cik daudz viņi grēko savā mūžā, nožēlot savus grēkus un gaidīt Jēzu Kristu, kas kristīsies pie viņa augstā priestera un visas cilvēces pārstāvja, un tiks sists krustā, lai izglābtu viņus no visiem viņu grēkiem, gluži kā viņš kristīja viņus. Tā ir patiesā Bībelē aprakstītā nožēla. Tādēļ Jānis pasludināja ļaudīm: es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani, tam es neesmu cienīgs kurpes nest, viņš jūs kristīs ar svēto garu un ar uguni. Mateja 3:11. Jānis Kristītājs atgrieza cilvēku prātus pie Jēzus, liecināja viņiem par to, ka Jēzus paņēma visus pasaules grēkus, Jāņa 1:29, un mira mocekļu nāvē. 4. jautājums. Vai jums nešķiet, ka uzskats par Jēzus kristību nepieciešamību glābšanai samazinās viņa nāves pie krusta nozīmi evaņģēlijā? Atbilde. Jēzus kristības un viņa nāve pie krusta ir vienlīdz svarīgi. Mēs nevaram teikt, ka viens būtu svarīgāks par otru. Tomēr problēma ir tāda, ka lielākā daļa mūsdienu kristiešu zina tikai par Jēzus asinīm pie krusta. Viņi domā, ka viņiem ir piedots, jo Jēzus nomira pie krusta, tomēr Jēzus pasaules grēku paņēma ne tikai ar krustu. Tā kā viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja, kurš viņam nodeva visus pasaules grēkus, viņa nāve patiešām varēja būt sods par visiem mūsu grēkiem. Ticēt vienīgi krustam bez Jēzus kristībām ir tas pats, kas pienest upuri tam kungam, neuzliekot tam rokas. Tie, kas pienesa šādu upuri, nevarēja saņemt izpirkumu, jo tas bija netaisns upuris, kuru tas kungs nespēja pieņemt. Tas kungs sauca Mūzu un runāja uz viņu no saiešanas telts, sakot: ja viņš pienes dedzināmo upuri no lielopiem, tad ir jāupurē vērsis, kas bez vainas. Tas jānovieto pret saiešanas telts durvīm, kā tas tam kungam labi patīk. Un viņš lai liek savu roku uz dedzināmā upura galvas, un tas kungs to labvēlīgi pieņems par salīdzināšanu 3. Mūzus 1:3-4. Tas kungs ir taisnīgs un ievēro likumu. Viņš iedibinājis taisnīgo un godīgo likumu, lai nomazgātu mūsu grēkus. Kad mēs saskaņā ar šo likumu pienesam upuri, tas kungs to pieņem, lai veiktu par mums salīdzināšanu. Tomēr viena no visplašāk sastopamajām cilvēku kļūdām ir tāda, ka viņi tic, ka var tikt glābti, ja vien atzīst Jēzu kā savu glābēju, jo tas kungs ir mīlestība. Bībele saka, ik viens, kas tā kunga vārdu piesaugs, tiks izglābts. Apustuļu darbi 2:21, romiešiem 10:13, tomēr tā arī saka, ka ne ik katrs, kas uz mani saka kungs. Kungs ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu, Mateja 7:21. Lai atzītu, ka Jēzus ir glābējs, mēs tiktu glābti, vienkārši ticot Jēzus vārdam, un nebūtu nekādas nepieciešamības rakstos rakstīt par vecās derības upurēšanas sistēmu un tiem, kas piekopj bezdievību. Mateja 7:21. Tomēr pārsteidzošais un nevainojamais Dieva glābšanas ceļš ir skaidri pierakstīts Bībelē. Patiešām no 3. Mūzus grāmatas 3. un 4. nodaļas mēs skaidri redzam, ka grēcinieks uzlika savas rokas uz upura galvas,
lai tam nodotu savu grēku, nokāva to un izlēja tā asinis, kad viņš pienesa grēku upurus un samierināšanas upurus. Upura pienešana bez roku uzlikšanas vai kropla upura pienešana ir nederīga un nespēja veikt salīdzināšanu. Gan vecās, gan jaunās derības vārdiem ir atbilstoši vārdi abās derībās, Jesajas 34, 16. Jēzus kristības Jordānā atbilst grēcinieka roku uzlikšanai uz grēku upura galvas vecajā derībā. Kad viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja Jordānā, viņš teica, tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, Mateja 3:15. Šeit visa taisnība nozīmē taisnīgums un patiesība. Tas nozīmē, ka Jēzum pienākas kļūt par cilvēces grēku upuri. Viņam arī pienācās kristīties pie Jāņa Kristītāja ar roku uzlikšanu, lai vistaisnīgākajā veidā paņemtu visus pasaules grēkus, saskaņā ar upurēšanas sistēmu, kas sastāvēja no roku uzlikšanas un asinīm un kuru Dievs iedibināja vecajā derībā. Ja mēs ticētu vienīgi krustam, bet ne Jēzus kristībām, no tā izrietētu, ka viņš mira veltīgi, ne par mūsu grēkiem, jo tie viņam vēl nebija nodoti. Tā rezultātā mēs uzskatītu, ka viņa asinis ir netīras, jo nespēja nomazgāt grēkus, Ebrejiem 10:29. Tātad viņa asinis var nomazgāt grēkus ticīgo sirdīs tikai tad, ja viņi tic, ka visi viņu grēki tika nodoti viņam, kad Jānis Kristītājs kristīja viņu ar roku uzlikšanu. Apustulis Jānis liecināja, ka tas, kas pārvar pasauli, tic, ka Jēzus ir tā kunga dēls, kurš nāca ar ūdeni un asinīm. Jēzus nāca ar ūdeni un asinīm, ne tikai ar ūdeni un ne tikai ar asinīm, viens. Jāņa 5, 4, 6. Viņš saviem mācekļiem izskaidroja lietas, kas ar viņu saistītas rakstos, sākot ar Mūzu un visiem praviešiem, un parādīja, ka viņš pats bija grēku upuris vecajā derībā. Un Dāvids teica psalmā: Raugi, te es esmu. Grāmatā stāv par mani manis paša vietā rakstīts psalms 40, 7. Tātad viņa kristības neatceļ krustu, gluži otrādi, tā kunga evaņģēlijs ir tas, kas pabeidz un piepilda krusta nozīmi. Tas mums arī māca, ka mēs nevaram saņemt izpirkumu, ja vien mums nav Jēzus kristības un dārgās asinis. Saņemt glābšanu nozīmē saņemt grēku izpirkumu, ticot Jēzus kristībām un viņa asinīm pie krusta, kā arī saņemt svētā gara dāvanu, 1. Jāņa 5, 8, Apustuļu darbi 2:38. 5. jautājums. Vai jūs man varētu izskaidrot ūdens un gara evaņģēliju? Atbilde. Ja mēs kaut kur ārā pazaudētu adatu, mēs droši vien meklētu to tur, kur tā pazuda. Būtu bezjēdzīgi meklēt to mājā, jo tur ir gaišāks. Mūsdienu baznīcās var atrast šādus cilvēkus. Lai gan viņiem visapkārt ir nepilnīgas Bībeles izpratnes radītās cīņas par mūsu ūdens kristībām un iemeslu, kāpēc Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja, viņi nekad sev neuzdod šos svarīgos jautājumus. Tādas rīcības dēļ šajā reliģijā ir ļoti daudz konfesiju un atzarojumu. Lai pārtrauktu šādas neauglīgās cīņas, mums jāpamet šis juceklis un jāatgriežas tur, kur mēs pazaudējām savu adatu. Ja mēs patiešām meklējam patiesību, mums jāatmet aizspriedumi, jo mēs to nevaram atrast reliģiju juceklī. Kādēļ apustuļi tā uzsvēra Jēzus kristības? Tas ir ūdens un gara evaņģēlija patiesības noslēpums, kuru viņi saņēma no Jēzus un sludināja visai pasaulē. Jēzus teica: Patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Jāņa 3, 5. Bībele mums saka, ka Jēzus nāca ar ūdeni un asinīm, lai izglābtu mūs no visiem mūsu grēkiem, 1. Jāņa 5, 6. Asinis nozīmē krustu. Tad ko nozīmē ūdens? Kādēļ Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja? Kādēļ viņš savās kristībās paziņoja, tam tā jānotiek? Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, Mateja 3:15. Es vēlos, lai jūs saprastu ūdens un gara un Jēzus kristību evaņģēliju. Šeit ir daži īsi paskaidrojumi par ūdens un gara evaņģēliju, kurus viņš sniedza saviem mācekļiem. Apustuļi, sludinot evaņģēliju, vislielāko uzsvaru lika uz Jēzus kristībām. Apustulis Pāvils teica:
jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakt un 3. dienā augšām cēlies pēc rakstiem. 1. Korintiešiem 15, 3, 4. Ko nozīmē tas, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem? Tas nāk no vecās derības. Viņš mira par mums saskaņā ar vecās derības atklāsmi un derību. Ebrejiem 10, 1 teikts, jo bauslībai piemīt nākamo labumu ēna. Aplūkosim 3. Mūzus 1, 3, 5 aprakstītos tradicionālos upuru pienešanas veidus. Grēcinieka dedzināmajam upurim vajadzēja atbilst 3 prasībām, lai viņš varētu veikt salīdzināšanu par saviem grēkiem. 1. Viņš ņēma upuri bez jebkādas vainas. 3. Mūzus 1, 3, 2. Viņš uzlika savas rokas uz upura galvas. 3. Mūzus 1, 4. Šeit mums jāizskaidro Dieva likums. Grēku uzlikšana uz upura galvas bija paredzēta, lai nodotu tam grēcinieka grēkus. 3. Viņš to nokāva, lai veiktu salīdzināšanu par saviem grēkiem. 3. Mūzus 1, 5. Salīdzināšanas dienā Ārons uzlika abas savas rokas uz dzīvā āža galvas un izsūdzēja visus Izraēla bērnu pārkāpumus un visus viņu grēkus, uzliekot tos uz āža galvas. 3. Mūzus 16:21. Tolaik Ārons bija Izraēla pārstāvis. Viņš rokas uz āža galvas lika viens pats, bet uzlika uz tās visus Izraēla ļaužu apmēram 2-3 miljonu gada grēkus. Vecās derības upuri ir nākamo labumu ēna. Jēzus piedāvāja pats sevi, saskaņā ar Dieva gribu, lai darītu mūs svētus saskaņā ar rakstiem. Pirmkārt, Jēzus nāca cilvēku līdzībā kā nevainīgs Dieva jērs. Viņš ir vienpiedzimušais Dieva dēls un pastāv Dieva veidā. Tādēļ viņš ir atbilstošs grēku upuris par visas cilvēces grēkiem. Otrkārt, Jēzus kristījās pie Jāņa Kristītāja Jordānā. Jēzu kristīja ar roku uzlikšanu, un Jānis Kristītājs bija Ārona pēctecis. Kad Jānis uzlika savas rokas uz Jēzus Kristus galvas, viņam tika nodoti visi pasaules grēki saskaņā ar tā kunga likumu. Jēzus teica Jānim, tam tā jānotiek. Jo tā mums vajag piepildīt visu taisnību, un viņš kristīja viņu. Mēs beidzot nodevām viņam visus mūsu grēkus. Nākamajā dienā pēc kristībām Jānis Kristītājs iesaucās: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Jāņa 1:29. Treškārt, Jēzus nomira pie krusta, lai izpirktu visus mūsu grēkus, sakot, viss piepildīts. Jāņa 19:30 un atkal augšām cēlās no mirušajiem, lai padarītu mūs taisnīgus Dieva priekšā. Atcerieties grēku upuri, kas tika pienests grēku piedošanai. Grēciniekam bija jāuzliek savas rokas uz tā galvas, pirms viņš to nokāva. Ja viņš aizmirstu vienu vienīgu darbību, roku uzlikšanu uz upura galvas, viņš nevarētu saņemt izpirkumu, jo tā viņš pārkāptu bauslību. Ja kristietim nav ne mazākās jausmas, ko nozīmē viņa kristības, viņa sirdī vēl joprojām jābūt grēkam, un viņš nevar tikt glābts ar savu ticību. Lielākā daļa kristiešu zina tikai pusi no viņa kalpošanas. Apustulis Jānis savā pirmajā vēstulē nepārprotam izskaidro evaņģēliju. Viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm. Un gars ir liecinieks, jo gars ir patiesība. 1. Jāņa 5:6. Bībelē netrūkst rakstvietu, kas pierāda, cik ļoti nozīmīgs viņa taisnīguma akts mūsu glābšanai ir viņa kristības. Visiem kristiešiem jāatgriežas pie ūdens un gara evaņģēlija. 6. jautājums, kuras rakstvietas pierāda, ka apustuļi lika lielu uzsvaru uz Jēzus kristībām? Atbilde: pirmkārt, mums ir jāatšķir mūsu kristību nozīme un Jēzus kristības. Mēs nevaram piedzimt no jauna, ja vienkārši saņemam ūdens kristības. Mēs varam atzimt vienīgi tad, ja ticam Jēzum Kristum. Papildus ceremonijas, tādas kā kristības vai apgraizīšana, nav nepieciešamas Dieva glābšanai. Bībele neuzsver ūdens kristību, ko saņem ticīgie.
Tā vietā tā uzsver kristības, kuras Jēzus saņēma pie Jāņa Kristītāja. Patiesībā ir daudz rakstvietu, kas pierāda, ka Jēzus kristības ir nepieciešamas un ļoti būtiskas mūsu glābšanai. Tādēļ evaņģēlijos viņa kristības minētas pašā sākumā. Marka evaņģēlijs sāk Jēzus Kristus, Dieva dēla evaņģēliju ar Jēzus kristībām, un Jānis savā evaņģēlijā laiku skaitīja no Jēzus kristību brīža, lietojot tādus apzīmējumus kā 2. dienā 1:29 un 3. dienā 2:1. Jānis Kristītājs nākamajā dienā pēc Jēzus kristībām pasludināja Dieva vārdu, sakot: redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku, Jāņa 1:29. Visi pasaules grēki tika nodoti viņam, kad Jānis Kristītājs kristīja viņu. Viņš mira pie krusta, lai veiktu salīdzināšanu par mūsu grēkiem, sakot: viss piepildīts. Jāņa 19:30 un 3. dienā atkal augšām cēlās no mirušajiem. Apustulis Pāvils teica: Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem 1. Korintiešiem 15:3. Kā raksti šeit minēta vecā derība? Kā grēcinieks varēja pienest upuri, lai saņemtu piedošanu? Viņam bija jāuzliek savas rokas uz grēku upura galvas, pirms viņš to nokāva. Ja viņš būtu izlaidis roku uzlikšanu uz upura galvas, viņš nevarētu saņemt piedošanu, jo būtu pienesis nelikumīgu upuri. Apustulis Pāvils sacīja: jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Romiešiem 6:3 kristīties Jēzus Kristus vārdā nozīmē ticēt Jēzus kristībām Jordānā, ne tikai mūsu ūdens kristībām. Kā tad tas var būt, ka mēs esam kristīti Jēzus vārdā? Kad mēs ticam, ka Jānis Kristītājs viņam nodeva visus mūsu grēkus, kad kristīja Jēzu, mēs varam tikt kristīti viņa vārdā. Jo jūs visi, kas esat kristīti Kristus vārdā, esat tērpušies Kristu, Galatiešiem 3:27. Tie, kas caur Jāni Kristītāju nodevuši Jēzum visus savus grēkus, ir bez grēka un kļuvuši par Dieva svētajiem bērniem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kolosiešiem 2:11 apustulis Pāvils teica, ka no grēcīgās dabas var atbrīvoties ar iekšējo apgraizīšanu, kas nav veikta ar cilvēku rokām, iekšēja, sirds apgraizīšana, Romiešiem 2:29, tas ir ticot Jēzus kristībām, kas nogriež grēkus no mūsu sirdīm. Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus Kristus augšām celšanos 1. Pētera 3:21. Kristības attēlo mūsu glābšanu. Mēs jau zinām, ka Noas dienās bija nepaklausīgie, kas gāja bojā, jo neticēja ūdenim, tomēr arī šodien ir nepaklausīgie, kas ies bojā, lai arī tic Jēzum, jo viņi netic Jēzus kristībām, tas ir ūdenim. Apustulis Jānis izskaidroja visu evaņģēliju savā pirmajā vēstulē, rakstot: viņš ir tas, kurš nācis caur ūdeni un asinīm, Jēzus Kristus, ne ūdeni vien, bet ar ūdeni un asinīm 1. Jāņa 5:6. Jēzus nāca pie mums ar savām kristībām un krustu, lai izglābtu mūs no visiem mūsu grēkiem. Jānis arī teica: un 3 ir, kas liecina virs zemes, gars, ūdens un asinis, un šie 3 ir kopā 1. Jāņa 5:8. Šeit ir teikts, ka Jēzus kristības, krusts un gars kopā veido pilnīgu glābšanu. Jēzus teica Nikodēmam: patiesi, patiesi es tev saku, ja kāds neatdzimst ūdenī un garā, netikt tam Dieva valstībā. Jāņa 3:5 mēs atdzimstam ūdenī un garā. Ticība viņa ūdens kristībām un krustam ir viss, kas nepieciešams, lai saņemtu izpirkumu un svētā gara dāvanu. To Bībele sauc par atzimšanu. Tādēļ apustulis Pēteris teica: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, apustuļu darbi 2:38. Lai saņemtu visu grēku piedošanu un svētā gara dāvanu, jūsu sirdī vienmēr jābūt nelokāmai ticībai Jēzus kristībām. Ko vēl mēs varētu piebilst?
Ir daudzas rakstvietas, kas apgalvo, ka viņa kristības ir taisnības darbs, kas nepieciešams mūsu glābšanai. Kristietībai jāatgriežas pie ūdens un gara evaņģēlija. Tāpēc, atstājuši Kristus mācības sākumu, dosimies pretim pilnībai, nelikdami atkal pamatu ar atgriešanos no nedzīviem darbiem un ticību Dievam ar mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu Ebrejiem 6, 1, 2. Šeit mēs varam atrast norādes uz agrīnās baznīcas sākotnējo evaņģēliju. Viņi sludināja mācību par kristībām, roku uzlikšanu, miroņu augšām celšanos un mūžīgo tiesu tiem, kas nu pat kā bija kļuvuši par kristiešiem. Mums visiem savā prātā jātic, ka Jēzus paņēma visus mūsu grēkus ar savām kristībām un mira pie krusta, lai saņemtu sodu par mūsu grēkiem saskaņā ar Dieva taisnīgo likumu. 7. jautājums. Es jau tam ticu un to sludinu, vienkārši jūs uzsverat Jēzus kristības, kuras bieži vien aizmirst. Kāda tad ir ūdens un gara evaņģēlija galvenā atšķirība? Atbilde: tikt glābtam nozīmē saņemt izpirkumu, grēku piedošanu. Tas arī nozīmē piedzimt no jauna, jo grēcinieks kļūst par taisnīgo, ticot dzīvības evaņģēlijam, kas ļauj viņam atdzimt ūdenī un garā caur Jēzus glābšanu. Svētais gars nāk pār tiem, kas ir izpirkti un atzimuši, un liecina, ka viņi ir Dieva bērni. Tātad tas viss ir viens un tas pats – svētā gara saņemšana, izpirkuma saņemšana, atzimšana, kļūšana par Dieva bērnu un kļūšana par taisnīgo. Jēzus teica: es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur mani, Jāņa 14, 6, kas norāda, ka vienīgi caur Jēzu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mēs varam ieiet Dieva valstībā. Tādēļ mums jāzina, ka Jēzus nomazgāja visus mūsu grēkus un darīja mūs par tādiem, kuri ir cienīgi ieiet viņa valstībā. Tomēr daudzi kristieši domā, ka viņus glābs vienīgi viņa vārda piesaukšana. Viņi tic Jēzum, lai gan nekad nav atvēruši Bībeli un nezina, ko viņš paveica, lai izglābtu mūs no visiem mūsu grēkiem. Dievs ir gars un svētais, ar kuru nav nekādu variāciju vai pusēnu, un tomēr mēs dzīvojam grēcīgu dzīvi. Dieva valstībā var ieiet vienīgi caur Jēzu, un mēs varam ticēt viņam ar ticību Jēzus Kristus dzīvības gara likumam. Daudzi cilvēki nemaz nezina, ko Jēzus paveica viņu glābšanai. Viņi akli tic viņam, sakot: Kungs, kungs. Viņiem arī šķiet, ka viņi ir glābti, bet viņu sirdīs vēl joprojām ir grēks. Ja tavā sirdī vēl joprojām ir grēks, lai arī tu tici Jēzum, tad no kā gan tu esi glābts? Ja kāds jautā, kā Jēzus nomazgāja mūsu grēkus, lielākā daļa cilvēku atbildētu: viņš droši vien nomazgāja tos pie krusta. Un uz citu jautājumu: vai tavā sirdī ir grēks? Viņi atbildētu: protams. Jēzus vārds nozīmē glābējs, kurš atpestīs savu tautu no viņas grēkiem, Mateja 1:21. Mēs ticam Jēzum, lai tiktu glābti no grēka. Tomēr, ja mūsu sirdī vēl joprojām ir grēks, lai arī mēs ticam Jēzum, mēs vēl joprojām esam grēcinieki, kas saistīti grēka važās, un tā mēs arī tiksim tiesāti. Apustulis Pāvils rakstīja: tad nu tiem, kas ir Kristu Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas, Romiešiem 8:1. Tā tad ir skaidrs, ka tas, kura sirdī vēl ir grēks, nav vienots ar Jēzu Kristu. Kādēļ viņi vēl joprojām ir neizpirktie un no glābšanas atkritušie grēcinieki, lai arī viņi tic Jēzum? Tādēļ, ka viņi tic vienīgi asinīm pie krusta, bez roku uzlikšanas viņam ar Jēzus kristībām. Tādēļ viņu sirdīs vēl joprojām ir grēks, jo Jēzus Kristus pie krusta nemira par viņu grēkiem. Ir liela starpība starp ticību un neticību Jēzus kristībām. Vieni saņem izpirkumu un kļūst taisnīgi, jo tic Jēzus kristībām, savukārt citi vēl joprojām ir grēcinieki, jo netic tām. Svētais gars nenāk pār grēcinieku. Viņš nāk vienīgi pār taisnīgajiem, kas saņēmuši ūdens un gara izpirkumu. Tādēļ apustulis Pāvils teica: jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus vārdā esam kristīti, esam iegremdēti viņa nāvē? Romiešiem 6:3 daudzi tic, ka Jēzus pie krusta paņēma mūsu grēkus, tomēr mēs nekad nevaram atzīt, ka mūsu sirdī nav grēka, ja mēs neticam Jēzus kristībām. Ja mēs to tomēr darām,
tad mēs melojam Dievam un rīkojamies pret savu sirdsapziņu. Patiešām mūsu sirdīs vēl joprojām ir grēks, ja vien mēs nenododam visus mūsu grēkus viņam, ticot viņa kristībām. Ja cilvēki netic Jēzus kristību un krusta evaņģēlijam, viņi sāks meklēt glābšanu ar saviem darbiem un kļūs par lieliem grēciniekiem. Tādēļ nav svarīgi, ko viņi dara, vai lūdz kalnos, vai lūdz piedošanu lielos lūgšanu namos, viņu sirdīs vēl joprojām ir grēks. Jēzus teica, ne ik katrs, kas uz mani saka, kungs. Kungs. Ieies debesu valstībā, bet tas, kas dara mana debesu tēva prātu. Daudzi uz mani sacīs tanī dienā, kungs. Kungs. Vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu, es jūs nekad neesmu pazinis, eita nost no manis, jūs ļauna darītāji, Mateja 7:21, 23. Kas šeit ir ļauna darītāji? Tie ir tie, kas savās sirdīs nav saņēmuši pilnīgo izpirkumu, jo ir ticējuši vienīgi krustam. Mēs darām ļaunu, ja neticam tam, ka Jēzus izglāba mūs ar savām kristībām un krustu. Mēs nevaram teikt, ka mums ir pareiza ticība, ja mēs nezinām par Jēzus kristībām un krustu. Jēzus teica, ka atzimt iespējams vienīgi ar ūdeni un garu. Gluži kā cilvēki varēja tikt glābti no plūdu ūdeņiem vienīgi tad, ja viņi bija nošķirstā, arī tu vari saņemt izpirkumu, visu grēku piedošanu un dzīvot ticības pilnu dzīvi vienīgi tad, ja tu tici ūdens un gara evaņģēlijam. Bez ūdens un gara evaņģēlija nav iespējams saņemt grēku piedošanu un kļūt par Dieva bērnu. 8. jautājums. Es esmu pārliecināts, ka ticība Jēzum ir mani glābusi. Manā sirdī ir bijis miers un pārliecība. Bet tagad mani samulsinājuši jūsu apgalvojumi. Vai man jātic gan viņa kristībām, gan viņa krustam, lai saņemtu glābšanu? Atbilde: ja tu netici Jēzus kristībām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka tavā sirdī ir grēks. Apustulis Jānis teica, ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos viens. Jāņa 1:8, ja tu saki, ka esi bez grēka, lai gan tev tas joprojām ir, jo tu netici Jēzus kristībām, tad tu rīkojies pret savu sirdsapziņu un patiesība nav tevī. Pārliecība par glābšanu nāk vienīgi tad, kad mēs saņemam grēku piedošanu un svētā gara dāvanu, ticot Jēzus kristībām un krustam. Apustulis Pāvils sacīja, citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši. Galatiešiem 1:7, mūs no visiem mūsu grēkiem nevar glābt nekas cits, kā vien ūdens un gara evaņģēlijs, ko apustuļi saņēma no Jēzus un sludināja ļaudīm. Ja mēs neticam apustuļu sludinātajam ūdens un gara evaņģēlijam, mūsos vēl joprojām ir grēks. Kā gan mēs varētu dzīvot ar pārliecību par glābšanu, ja mūsos vēl joprojām būtu grēks? Kad mēs Dieva priekšā uzvedamies labi, mēs esam priecīgi un pārliecināti par mūsu glābšanu, bet tad, kad grēkojam, mēs baidāmies un neesam pārliecināti, jo mūsu sirdīs vēl joprojām ir grēka nasta. Tā ir glābšana, kas balstīta uz mūsu pašu domām un izjūtām, nevis uz to, ko atzīst Dievs. Uz pašu domām balstīta glābšana paredz pakāpenisku svētošanu, katru dienu lūdzot grēku piedošanu. Tie, kas tic šādai viltus glābšanai, domā, ka kādu dienu viņi beidzot tiks glābti, ja vien dzīvos svētu dzīvi, katru dienu lūgs piedošanu un ar saviem darbiem ievēros bauslību. Tomēr viņi vēl joprojām ir grēcinieki, ja nav nodevuši visus savus grēkus Jēzum ar ticību viņa kristībām. Dieva dotā glābšana ir pilnīga glābšana, kas mums saka, ka Jēzus paņēma visus pasaules grēkus ar savām kristībām pie Jāņa Jordānā un izdeldēja tos pie krusta. Tādēļ apustulis Jānis teica, ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības 1. Jāņa 1:9. Ja visi mūsu grēki nav piedoti caur ūdens un gara evaņģēliju, jo mēs to neesam zinājuši, tad mums jāatzīst tā kunga priekšā, ka mēs vēl joprojām esam grēcinieki, lai arī ticam viņam un ka mēs nonāksim ellē, jo mūsu grēks nevar tikt nomazgāts bez ūdens un gara evaņģēlija. Tā ir patiesā grēksūdze.
Ja mēs izsūdzam tos šādā veidā, ūdens un gara evaņģēlijs uzreiz nomazgā visus mūsu grēkus un padara mūs taisnīgus. Tagad ir īstais laiks. Katrs, kas dzird un tic Jēzus Kristību un krusta evaņģēlijam, tiek glābts no visiem saviem grēkiem, kļūst taisnīgs un ir stingri pārliecināts, ka viņš vienmēr ir gatavs ieiet debesu valstībā, lai kad arī nenāktu tas kungs. Mūsu pašu pārliecība, mācības un teoloģija nespēja mūs glābt no visiem mūsu grēkiem. Tie ir vienkārši viltīgi triki, kurus Sātans ielicis cilvēku domās. Mums jāatgriežas pie ūdens un gara evaņģēlija un savās sirdīs jāsaņem patiesā Jēzus glābšana no grēka. Tas nozīmē mīlēt viņu un viņa darbu. 9. jautājums. Ja jūsu izpratne par ūdeni un garu būtu pareiza, tad zaglim pie krusta nebūtu iespējams saņemt glābšanu. Ja zagli pie krusta uzskatītu par izņēmumu, tad Dievs nebūtu taisnīgs, jo būtu lauzis pats savu likumu par iekļūšanu valstībā. Kā jūs varat izskaidrot krustā sistā zagļa glābšanu? Atbilde: tolaik visi jūdi gaidīja pravietoto Mesiju. Tādēļ viņi labāk par citiem ļaudīm pārzināja bauslību un upurēšanas sistēmu, kuru Dievs bija devis caur Mūzu. Viņi ticēja, ka Mesija nāks saskaņā ar Dieva likumu un atbrīvos viņus no visiem viņu grēkiem. Tomēr viņi neticēja tam, ka Jēzus kristības pie Jāņa Kristītāja bija no Dieva un paredzētas, lai Jēzum nodotu visus pasaules grēkus, Marka 11:27, 33, bet gan uzskatīja viņu par cilvēku, kurš maldina ļaudis un tādēļ sita viņu krustā. Tā kā romiešus no krustā sišanas sargāja Romas likumi, apustuļu darbi 22:25, 29, 23:27, mēs zinām, ka zagļi pie krusta nebija romieši, bet jūdi. Mēs arī uzzinām, ka zaglis bija dievbijīgs jūds no viņa vārdiem: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Lūkas 23:42, jo valstības evaņģēlijs netika sludināts nejūdiem, līdz Pēters to viņiem pasludināja, apustuļu darbi 10, 1, 11:18. Zaglis jau pārzināja bauslību un upurēšanas sistēmu, kuru Dievs deva Mūzum. Tādēļ viņš ticēja, ka Mesija nāks saskaņā ar Dieva likumiem. Tiem, kas nāk pie Dieva, jāatzīst, ka viņi ir grēcinieki, kas savu grēku dēļ nolemti ellē. Zaglis izsūdzēja savus grēkus, sakot: un mums gan pareizi notiek, jo mēs dabūjam, ko esam pelnījuši ar saviem darbiem, Lūkas 23:41. Mēs arī zinām, ka zaglis bija dievbijīgs un cerēja uz debesu valstību, sakot: Jēzu, piemini mani, kad tu nāksi savā valstībā. Lūkas 23:42. Viņš teica: bet šis nekā ļauna nav darījis, Lūkas 23:41. Ko zaglis zināja par Jēzus paveikto? Viņš zināja, ka Jēzus bija ieņemts no svētā gara, dzimis jaunavai Marijai, kristījies pie Jāņa Kristītāja, visa cilvēces pārstāvja, paņēma visus pasaules grēkus un tika sists krustā. Viņš bija jūds, kurš ticēja tam, ko Jēzus paveica viņa sirdī, lai arī viņš tika sists krustā, lai saņemtu algu par saviem darbiem uz zemes. Tie, kas izsūdzēja savus grēkus ar Jāņa veiktajām kristībām, atzina Dieva taisnīgumu, kad izdzirdēja, ka visi viņu grēki nodoti Jēzum viņa kristībās. Tomēr tie, kas nesaņēma Jāņa grēku nožēlas kristības, atraidīja Dieva gribu, jo viņi neticēja arī Jēzus kristībām, Lūkas 7:28, 30. Zaglis, kurš tika glābts, atzina, ka viss, ko Jēzus darīja, bija pareizi un taisnīgi darīts, savukārt pārējie jūdi to neatzina. Viņš varēja teikt, ka Jēzus ir taisnīgs, jo viņš izsūdzēja savus grēkus ar Jāņa kristībām un ticēja, ka Jēzus ar savām kristībām paņēma visus viņa grēkus. Tādēļ viņš varēja tikt glābts. Viņš arī bija tas, kurš ticēja ūdens un gara evaņģēlijam. Tā kā Dievs ir taisnīgs, viņš par taisnīgiem dara tos, kas tic Jēzus kristībām un krustam saskaņā ar viņa likumu. 10. jautājums. Tā kā Dievs ir žēlsirdīgs un līdzcietīgs, vai viņš neuzskatīs mūs par taisnīgiem, jo mēs ticam Jēzum, lai arī mūsu sirdīs vēl joprojām ir grēks? Atbilde. Dievs ir mīlestība, bet viņš ir arī taisnīgs. Tādēļ viņš ir nelokāms un soda grēku, neskatoties ne uz ko.
Grēka alga ir nāve, Romiešiem 6:23. Tas nozīmē, ka grēcinieks pēc soda saņemšanas nonāks ellē. Viņš atšķir taisnīgos no grēciniekiem, gluži kā viņš atšķīra gaismu no tumsas. Dievs par taisnīgiem sauc tos, kas ir bez grēka, jo tic, ka Jēzus nomazgāja visus viņu grēkus ar savām kristībām un tika sists krustā, lai saņemtu sodu par mūsu grēkiem. Tomēr tie, kuros vēl joprojām ir grēks, jo viņi netic Jēzus kristībām, vēl joprojām ir grēcinieki Dieva priekšā. Tie ir tie, kas netic ūdenim jeb Jēzus kristībām, gluži kā cilvēki Noas laikos neticēja. Ja Dievs uzskatītu tos, kuriem vēl joprojām ir grēks, par taisnīgiem un bezgrēcīgiem, tad viņš melotu un tā tad nevarētu tiesāt un pārvaldīt visu savu radību. Viņš teica, es neattaisnošu vainīgo otrais. Mūzus 23:7. Vainīgie ir tie, kas seko un vairāk paļaujas uz cilvēku tradīcijām, atmetot ūdens un gara evaņģēliju, ar kuru Dievs izpircis mūs no visiem mūsu grēkiem vistaisnīgākajā un godīgākajā veidā. Jēzus teica, grēku, jo tie netic man, Jāņa 16:19. Vienīgais grēks, kas tagad atlicis uz zemes, ir neticēt tam, ka Jēzus paņēmis visus mūsu grēkus ar savām kristībām un krustu un tā kļūs par mūsu glābēju. Tas ir svētā gara zaimošanas grēks, ko nevar piedot. Tiem, kas zaimo svēto garu, nav citas iespējas, jo viņi netic, ka Jēzus nomazgājis visus viņu grēkus. Apustulis Jānis sacīja, katrs, kas dara grēku, dara arī netaisnību, grēks ir netaisnība. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko, katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nedz viņu atzinis. 1. Jāņa 3:4-6. Neticēt tam, ka Jēzus paņēmis visus mūsu grēkus ar savām kristībām un krustu, nozīmē darīt netaisnību, un tos, kas dara netaisnību, viņš atraidīs pēdējā dienā. Tiem, kas paliek viņā, nav grēka, un viņi ir vienoti ar Jēzu, jo ir viņā kristīti. Tie, kas nodevuši visus savu mūža grēkus viņam ar viņa kristībām, ir bez grēka, lai gan viņi joprojām grēko savas miesas vājuma dēļ. Dievs par taisnīgiem sauc tos, kas nodevuši visus savus grēkus Jēzum un kļuvuši svēti pēc dzīvības gara likuma. Un viņš tiem dod svētā gara dāvanu. Svētais gars nekad nenāk pār tiem, kuru sirdīs ir grēks. Bībele saka, tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba. Kas ļaunu dara, lai netuvojas tev Psalms 5:4. Dieva svētais gars nekad nemājo to sirdīs, kuros ir grēks. Grēcinieks, kurā nav svētā gara, var teikt, ka viņš ir bez grēka saskaņā ar kādu doktrīnu un viņa paša domām. Tomēr viņš nekad no visas sirds nevar teikt, ka ir bezgrēcīgs un taisnīgs, jo to neļauj darīt viņa sirdsapziņa. Tādēļ šāds cilvēks saka, ka viņš ir grēcinieks citu cilvēku acīs un taisnīgais Dieva acīs. Bet Dievs nekad nesauc grēcinieku par taisnīgu. Grēcinieku gaida tiesa, un viņam jātic ūdens un gara evaņģēlijam. 11. jautājums. Ja mēs sakām, ka Jēzus jau izdeldējis mūsu pagātnes, tagadnes un nākotnes grēkus, tad kas notiktu ar cilvēku, kurš apzināti grēko, domājot, ka visi viņa grēki jau ir piedoti, jo viņš tic Jēzus kristībām un krustam? Pat ja šāds cilvēks nogalina citu cilvēku, viņš zinās, ka pat par šādu grēku Jēzus veicis salīdzināšanu pie krusta. Tādēļ viņš turpinās grēkot bez mazākās kavēšanās, vienkārši ticot, ka Jēzus jau izdeldējis grēkus, kurus viņš paveiks nākotnē. Lūdzu, izskaidrojiet man to. Atbilde: pirmkārt, es vēlos pateikties tev par to, ka tu uzdod jautājumus par ūdens un gara evaņģēliju. Šādas domas ir daudziem kristiešiem, kas vēl nav piedzimuši no jauna. Es saprotu, ka tavi jautājumi radušies, jo tu raizējies par to, vai Jēzus sekotāji drīkst apzināti grēkot arī nākotnē. Tomēr es vēlos tev pateikt, ka tie, kas tic ūdens un gara evaņģēlijam, nespēj dzīvot tādu dzīvi, kā tu aprakstīji. Tā vietā viņi dzīvo svētu dzīvi. Vispirms padomā par šo. Ja tevī patiešām ir svētais gars, tu nesīsi svētus augļus, pat ja nevēlēsies to darīt.
No otras puses, ja tevī nebūs svētais gars, tu nespēsi nest gara augļus, lai kā arī tu censtos. Kā gan kāds varētu nest gara augļus, ja viņa sirdī nav svētā gara, lai arī viņš tic Jēzum? Tas nav iespējams. Tas kungs teica, ka slikts koks nekad nevar nest labus augļus, Mateja 7:17, 18. Es tagad vēlos tev uzdot šo jautājumu un arī sniegt uz to atbildi. Tu tici Jēzum, bet vai tu patiešām dzīvo ar uzvaru pār pasaules grēkiem? Vai tu dzīvo kā taisnīgs Dieva kalps, kurš uzvar pasaules grēkus, kalpo tam kungam arvien vairāk un ļauj arī citiem saņemt glābšanu no saviem grēkiem, pasludinot viņiem ūdens un gara evaņģēliju, par kuru runā tas kungs? Vai tu patiešām esi kļuvis par taisnīgu cilvēku, kuram vairs nav ne mazākā grēka, jo viņš tic Jēzum? Vienīgā ticība un evaņģēlijs, kas ļauj tev atbildēt, jā, uz šo jautājumu ir ūdens un gara evaņģēlijs, par kuru tas kungs liecinājis vecajā un jaunajā derībā. Es noteikti necenšos tevi iesaistīt vienā no daudzajām mūsdienu kristietības sektām. Mēs turpinām grēkot šajā pasaulē pat tad, kad ticam Jēzum. Tomēr mūsu kungs kristījās pie Jāņa un izlēja savas asinis pie krusta, lai glābtu mūs no visiem pasaules grēkiem. Tādēļ tas kungs darīs par mums taisnības darbu, un mēs esam glābti arī no pasaules grēkiem savā ticībā Dieva taisnīgumam un tā kunga kristībām un asinīm, ar kurām viņš izdeldējis visus mūsu grēkus. Es vēlos tev uzdot šādu jautājumu. Vai tu esi brīvs no savas sirdsapziņas grēkiem? Vai tu neesi grēcinieks arī tad, kad tici Jēzum, gluži kā tad, kad viņam neticēji? Ja tas tā ir, tad tas varētu būt tāpēc, ka tu nezini ūdens un gara evaņģēliju. Tādēļ tu esi pakļāvies miesas problēmām un nesaskaņām, jo tavā sirdī nav gara. Pat ja tu patiesi tici Jēzum, tu vari atbrīvoties no miesas domām vienīgi tad, ka iztukšo savu sirdi un ieliec tajā ūdens un gara evaņģēliju. Tev jāatmet savas miesas domas un jāatgriežas pie Dieva rakstītā vārda, lai saprastu to, ka ūdens un gara evaņģēlijs ir patiesība. Šajā pasaulē netrūkst cilvēku, kas groza Dieva iedibināto glābšanas likumu pēc sava prāta, lai arī viņi apgalvo, ka tic Dievam. Ja tu esi viens no šiem cilvēkiem, tad tas kungs pēdējā dienā no tevis novērsīsies. Es ceru, ka ne ar vienu šajā pasaulē tas nenotiks. Es ticu, ka tu esi tas, kurš tic, ka vienīgi Jēzus krusts un asinis var tevi glābt, un uzdevi jautājumus tādēļ, ka vēlējies nodzīvot atlikušo dzīvi bez grēka. Tomēr tavas domas ir miesas domas, kas neklausa Dieva bauslībai, jo tās to nespēj, Romiešiem 8:7. Pauls sais, Tose vo valk which the flesh cannot make God happy, Romans 8:8. Ja tu patiešām vēlies tādu ticību, kas ir patīkama Dievam, tev jātic ievērojamajam tā kunga darbam, kurš nāca pasaulē caur jaunavu Mariju, paņēma visus cilvēces grēkus ar kristībām, kuras saņēma Jordānas upē pie Jāņa Kristītāja, un tā piepildīja visu Dieva taisnīgumu. Kā tev šķiet, kas var veikt Dieva taisnīgo darbu, taisnīgais vai grēcinieks? Grēcinieks vēl joprojām ir iestidzis grēkos, jo nav Dieva priekšā saņēmis grēku piedošanu. Tādēļ vienīgais, kas gaida šādu cilvēku, ir sods par viņa grēkiem. Dievs savā valstībā nevar ielaist grēciniekus. Viņš to nevar tāpēc, ka viņš nav tas, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba, Psalms 5:4. Dievs teica, ka tad, ja grēcinieks nāktu pie viņa un viņam kaut ko prasītu, viņš neuzklausītu grēcinieka lūgšanas, jo jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, Jesais 59:1-2. Grēcinieks noteikti nonāks ellē, jo grēka alga ir nāve. Tikai taisnīgie, kas kļuvuši svēti un tādēļ ir bez grēka savās sirdīs, var darīt taisnīgus darbus. Turklāt svētais gars mājo to taisnīgo sirdīs, kuri ir bez grēka, jo tic Jēzus kristībām un krustam. Apustulis Pēters vasarsvētku dienā teica: atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu, Apustuļu darbi 2:38. Šeit ir teikts, ka cilvēkiem patiesi jātic Jēzum, kurš kristījās pie Jāņa, paņemdams visus grēkus un vēlāk izlēja savas asinis pie krusta un augšām cēlās. Kad viņi tam ir noticējuši,
viņiem jāsaņem kristības Jēzus Kristus vārdā, kas attēlo šo ticību. Jēzus pavēlēja saviem mācekļiem kristīt tik vienu Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā Mateja 28, 19. Turklāt apustulis Pāvils teica, ja kādam nav Kristus gara, tas nepieder viņam Romiešiem 8, 9. Dievs dod svēto garu taisnīgajiem, lai apzīmogotu viņus par saviem bērniem. Grēciniekos nav gara, jo viņiem ir grēks. Svētajam garam nepatīk grēks, bet gan svētums, novēršanās no grēka. Grēks arī vada taisnīgos pa taisnības ceļu un mudina viņus sekot Tēva gribai. Tad kāda ir Tēva griba? Izplatīt ūdens un gara evaņģēliju visu tautību cilvēkiem un kristīt viņus saskaņā ar lielo veltīšanos. Taisnīgo un grēcinieku miesa grēko līdz pat nāvei. Tomēr tas kungs veicis taisnības darbu un izdeldējis visus grēkus, ko cilvēki veic ar savu miesu, ar savām kristībām un asinīm. Tas ir Dieva taisnīgums, kuru piepildījis Jēzus. Tādēļ Bībelē ir rakstīts, jo tajā atklājas Dieva taisnība no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos, Romiešiem 1:17. Tas, kurš saņēmis grēku atlaišanu ticībā Dieva taisnīgumam, pārvarēs nolemtību, kas nosaka, ka viņam nav citas izvēles, kā vien grēkot ar miesu, tā vietā viņš sekos taisnīgumam. Tas ir iespējams vienīgi ar svēto garu, kurš nāk pār tiem, kas tic ūdens un gara evaņģēlijam. Visi taisnīgā pagātnes, tagadnes un nākotnes grēki tika nodoti Jēzum, kad viņš kristījās pie Jāņa Kristītāja. Arī taisnīgā miesa mirusi kopā ar Jēzu tās pārkāpumu dēļ. Ja cilvēks tam tic, viņš kļūst vienots ar Jēzu viņa nāves līdzībā. Tas arī ir sods par visiem viņa grēkiem, Romiešiem 6. Tātad, lai arī taisnīgā miesai, kas mirusi pie krusta kopā ar Jēzu, nav citas izvēles, kā vien grēkot visu atlikušo mūžu, svētais gars, kas mīt viņa sirdī, vada viņu, lai viņš varētu sekot garam. Taisnīgais seko svētajam garam un dara viņa darbu, jo svētais gars mīt viņā. Pat apustuļu laikos daudzi cilvēki ticēja, ka tie, kas tic ūdens un gara evaņģēlijam, nespēs visu atlikušo mūžu dzīvot svētu dzīvi, jo viņu sirdīs nebija grēka. Tomēr šādi ļaudis pārprata patieso apustuļu sludināto ūdens un gara evaņģēliju un uzskatīja to par instinktīvām miesas domām. Tādēļ apustulis Pāvils teica šādiem cilvēkiem, ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā, lai vairojas žēlastība? Nekādā ziņā nē. Kā lai mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam tajā? Romiešiem 6, 1, 2. Viņš vēl piebilda, pateicība Dievam mūsu kungā Jēzu Kristu. Tā nu es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu miesu grēka bauslībai, Romiešiem 7:25. Noslēgumā jāteic, ka taisnīgā miesa vēl joprojām ir nepietiekama, un tai nav citas izvēles kā vien pastāvīgi grēkot, tomēr viņi joprojām seko svētajam garam, pasludinot evaņģēliju visai pasaulē. Taisnīgie staigā garā, jo viņu sirdis atdusas žēlastībā. Ko nu tālāk? Vai lai grēkojam, tāpēc, ka neesam padoti bauslībai, bet žēlastībai? Nekādā ziņā ne. Vai nezināt, ka tam, kam jūs sevi nododat par paklausīgiem kalpiem, jums arī kā kalpiem jāklausa, vai nu grēkam uz nāvi, vai paklausībai Dievam, uz taisnību, Romiešiem 6:15, 16. Gluži kā īstas puķis atšķiras no mākslīgām puķēm, arī valdnieki taisnīgā un grēcinieka sirdīs ir dažādi. Tā kā taisnīgā sirdī valda svētais gars, viņš var staigāt garā un savā dzīvē sekot taisnējai patiesībai, kas priecē Dievu. No otras puses, grēciniekam nav citas iespējas kā vien sekot grēkam, jo viņā pašā valda grēks. Grēcinieks nespēj dzīvot svētu dzīvi, jo viņa daudzo pārkāpumu dēļ viņam nav gara. Uzskats, ka tie, kas tic ūdens un gara evaņģēlijam, nespēj dzīvot svētu dzīvi, ir kļūda, kas nāk no instinktīvajām miesas domām. Daudzi cilvēki šodien neizprot taisnīgo dzīvi, lai arī atzīst, ka ūdens un gara evaņģēlijs ir patiesais evaņģēlijs, jo viņi to nepazīst un nav saņēmuši to savās sirdīs. Ko tu domā par taisnīgajiem, kas ziedo tik daudz līdzekļu un upuru, lai pasludinātu evaņģēliju visai pasaulē?
Kāpēc tev šķiet, ka mums, cilvēkiem, kas tic ūdens un gara evaņģēlijam, apzināti jāgrēko, jo tas būtu saskaņā ar evaņģēliju? Taisnīgie dara labu ticībā un patiesības gaismas un Dieva taisnīguma apņemti. Tie, kas dara taisnīgas lietas, ir dzimuši no Dieva. Mēs vienkārši ļaujam atlikušajai cilvēces daļai uzzināt labo vēsti, ka Jēzus nomazgājis visus viņu grēkus ar savām kristībām un asinīm. Turklāt mēs ceram, ka tu un citi tiks glābti no grēkiem patiesi ticot ūdens un gara evaņģēlijam ar visu savu sirdi un satiksi to Kungu pēdējā dienā.